Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš un esmu komplimentu mēneša viens no organizatoriem. Šodien viesojamies pie kosmētikas zīmola The Body Shop. Sveiks, Mārtiņ! Sveika, Ieva! Prieks tevi redzēt! Prieks būt tik skaistā veikalā! Paldies! Lūdzu, pastāsti, ar ko šis veikals ir īpašs? Šīs veikals Spicē mums ir īpaši ar to, ka tas ir pirmais mūsu jaunā koncepta veikals, veikals kā darbnīca, kur klienti var iegūt mazliet citādu iepirkšanās pieredzi, citādā veidā izmēģināt produktus, iepazīties ar zīmola vērtībām, aplūkot mūsu ilgtspējas centienus, jo visas mēbeles šeit ir otrais pārstrādātas. Un arī šis veikals ir īpaši ar to, ka vienmēr ir izcēlies ar īpaši augstu apkalpošanas standartu, un klienti to ir piefiksējuši un labprāt pie mums nāk. Kādus komplimentus jūs esat saņēmuši? Komplimentus veikala darbinieki saņem daudz un dažādus, bet mūsuprāt vislielākie ir tie pirmkārt tas, ka klients atgriežas. Tātad, ja viņš vienreiz šeit ir bijis un saņēmis lielisku iepirkšanos, viņš vēlas atgriezties, tas ir milzīgs kompliments un mēs par to ļoti priecājamies. Mums ir ļoti daudz klientu, kas atgriežas atkārtoti daudzas reizes. Un otrs lielākais kompliments būtu, ka mēs saņemam komplimentus no vīriešiem. Kā mēs zinām, vīriešiem iepirkšanās process varbūt nav tas iemīļotākais. Tad, ja vīrietis ienāk un saka, man pie jums patika, paldies un es nākšu atkal, tas ir ļoti liels kompliments. Burvīgi. Kā tu vērtē dalības ieguvumus šajā komplimentu mēnesī? Pirmkārt, tā ir zīmola atpazīstamība, un tad parādīt, kuri šajā nozarē ir ar to labāko apkalpošanu, jo mūsdienās klienti ir ļoti prasīgi un jau sāk izvērtēt, kur vēlās iegriezties. Zīmola atpazīstamība, zīmola prestižs un, protams, tad arī mums pašiem interesē uzzināt, kā tad mēs izskatāmies un cik labi mēs esam. Paldies par jūsu dalību, un es aicinu arī visus citus pieteikt savu dalību komplimentu mēnesī un apliecināt savu zīmola vērtību caur saņemtajiem komplimentiem.